Labdien! Es vēlos pārdot šo fotoaparātu. Bet kā lai es zinu, kāda būtu godīga un atbilstoša cena šim lietotajam fotoaparātam? Un šajā brīdī es esmu fotografējis savu fotoaparātu. Es viņu gribu ielikt sludinājumos un Facebookā un visur un pārdot un saņemt kaut kādu kapeiku no tās lietotās tehnikas pārdošanas, kas neskaitās saimnieciskā darbība, jo es pārdodu savu personisko mantu un to daru vienreiz, nevis vairākas reizes pārdodu šo fotoaparātu. Tātad kāda būtu cena lietotai tehnikai? Pirms mēs sākam runāt par šo lietu, mums ir jāiedziļinās tajā, kur mēs dzīvojam, proti Austrumeiropā vai Ziemeļeiropā vai, var sakot, Eiropas ekonomiskajā zonā, kā lai to savādāk nosauc. Un pirmā lieta, ar ko mums nāktos kaut kādā veidā sadzīvot un pieņemt un apēst un norīt un visas pārējās lietas izdarīt, ir PVN. PVN ir pievienotās vērtības nodoklis. Tātad nodoklis, kas ir pievienots jebkurai precei, vienkārši tāpēc, ka kāds ir izdomājis, ka tā vajag un to vērtību vajag pievienot. Un šī lieta, ko daudzi cilvēki nesaprot. Tātad, pirmkārt, PVN tiek pievienots praktiski jebkuram darījumam Latvijas teritorijā un Eiropas teritorijā, izņemot no mēs pērkam no ārzemēm, labi detaļas. Tātad Latvijas teritorijā jebkura prece, kuru mēs pērkam, ir aplikta ar PVN nodokli. Elektroprecēm tas ir 21%, citām precēm tas ir mazāk un tā tālāk. Tātad vienkārši piemērs šobrīd. Šī prece, pieņemsim, maksā 1210 eiro. Tātad 210 eiro, jeb 21%, ir PVN, un faktiski varētu teikt, ka reāli šī prece maksā 1000 eiro. Jo, ja es būtu uzņēmums un pirktu no cita uzņēmuma šo preci, tad es maksātu 1000 eiro, un tad mēs nonākam pie reversā PVN un tā tālāk, kur es negribu šajā reiz iedziļināties. Bet tātad tas būtu jāsaprot, ka preces vērtība ir fiziski tātad preces vērtība, kas arī nav gluži taisnība, plus šie 21%, šie 210 eiro, tātad faktiski prece maksātu 1000 eiro. Bet ņemsim reālu piemēru. Es aizēju uz veikalu kā privāta persona, aizēju uz veikalu, nopērku fotoaparātu, samaksāju 1210 eiro par šo fotoaparātu. Veikals patur, nosacīti patur 1000 eiro un 210 eiro ieskaita valsts kasītē par to, ka tas ir tas PVN, tas ir tas pievienotās vērtības nodoklis. Tad veikals savukārt samaksā piegādātājiem kaut kādu summu X, droši vien uz ārzemēm, un patur sev kaut kādu peļņas procentu, pieņemsim 10 centus un tā tālāk. Tātad šādā veidā veidojas tā cena tai precei, kuru mēs esam nopirkuši. Tagad, kas notiek tālāk? Es izēju no veikala, attaisu kasti, saprotu, ka es tā kā īsti, man šitas nepatīk. Es gribu kaut ko citu. Tātad šo es gribu pārdot. Un es domāju, tagad es samaksāju 1210 eiro par šo preci, un es viņu pārdošu kaimiņam par 1200, jo tas būs tā kā 10 eiro lētāk, un es būšu baigais malas un viss. Bet te sākas tāda grāmatvedības neliela problēma. Pēc idejas es esmu samaksājis 1000 eiro plus PVN. Un PVN ir aizgājis jau valsts kasē, tātad es jau esmu kā gala lietotājs, nosacīt šajā gadījumā valstī samaksājis to PVN daļiņu, un uzņēmējs, tas veikals, kas pārdeva, ir saņēmis savu procentu, piegādātājs ir saņēmis savu, ražotājs ir saņēmis savu, visi ir laimīgi. Un es tagad domāju, ka man pieder prece 1210 eiro vērtībā, bet tas tā nav. Man pieder prece 1000 eiro vērtībā, un tas, kas notiek mums, tad mēs visi tirgojam lietotu tehniku, un mēs domājam, ka tā tehnika ir mazliet lietota, un mēs nometīsim kaut kāds 10 eiro un viņu pārdosim. Un tad mēs šai gadījumā, un te es riskēju tagad izraisīt vidu sašutumu vai aplausus drīzāk, jo privātpersona, kas pārdod preci, mēģina atsist tos PVN eiro atpakaļ savām aciņām. Un šeit sākas patiesībā diezgan tāda nopietna ziepe, jo PVN tiek pielikts precei darījuma brīdī. Tātad veikals no ārzemēm ieved šo fotoaparātu, kuram ir cena 1000 eiro, pieliek klāt
PVN un pārdodu privātpersonai. Tagad privātpersonai es nopirku to fočiku un samaksāju to PVN un viss kārtībā. Un tagad es viņu pārdodu nākamajam, kurš man dzīvo blakus vai ko es esmu saticis kaut kur. Ja? Un es gribu to PVN atgūt savā makā. Bet tas nav korekti, jo tā drīkst darīt uzņēmējs, piemēram, ja, kurš pārdod preci tālāk vienam uzņēmējam, trešam, ceturtajam, tajā darbības ķēdītē principā PVN nefigurē, jo PVN maksā gala lietotājs. Un tad tas PVN aiziet atpakaļ valsts kasē. Un tagad, ja es būtībā pārdodu Pēterim fotoaparātu par 1210 vai par 1200 eiro, tad es dabūju atpakaļ to 1000 eiro vērtību un es dabūju no Pētera PVN, kuru es paturu sev. Jo pirms tam es viņu samaksāju valstī, un es uzskatu, ka tas PVN pienākas man. Tad es viņu paturu sev, un Pēteris ir gala lietotājs, kurš ir samaksājis PVN, bet Pētera samaksātais PVN, tie 200 eiro sekojot līdzi, ja, neaiziet valsts kasē, jo es viņus paturu sev. Tāpēc, ka es šo tehnikas vienību pārdevu pat gandrīz to pašu cenu, ko veikalā. Tikai veikalā šī prece maksāja 1000 eiro plus PVN, bet Pēterim es pateicu, ka šitas maksā 1200 eiro. Un tas ir lētāk nekā veikalā. Saprotiet schēmu? Un tagad, jā, ok, jūs teiksiet, galīgi saulē sakarsis, jā? Prātiņš aizgājis. Bet jebkurš grāmatvedis pateiks, visticamāk, es ceru, ka pateiks, ka tā tas ir. Jo, ja mēs skatāmies, izsakojam līdz tam PVN-am, jā, tad šī tā ir schēma. Diemžēl to izmanto un to dara daudzi uzņēmēji. Piemēram, ja jūs pērkat... es tagad es riskēju. Ja mēs ieejam kaut kādā portālā, kur var salīdzināt cenas precēm, ja, tad jūs ievērojat, ka dažos veikalos šīs cenas ir stipri zemākas nekā citos veikalos. Un tajos brīžos, kad jūs attiecīgajā veikalā vērsīsieties varbūt kā uzņēmums nopirkt šo preci, nevis privāta persona samaksājot skaidrā naudiņā, tas uzņēmums jums nerakstīs rēķinu uz firmu vai rakstīs, bet tad viņš pievienos kaut kādu summu, kas ir darījuma noformēšanas summa, bla, bla, bla. Tātad bieži vien daudzi kreisie, kā saka internetu veikali, tirgo šīs preces it kā par to pašu cenu, bet faktiski viņi nemaksā PVN. Tas ir darbs valsts ieņēmuma dienestam, tas ir darbs ierēņiem, lai viņi to risina, izķer šos pelēkos, jā. Bet es tagad atgriežos savā morālajā situācijā. Ja es saprotu, ka mans maks ir svēts. Ja? Mana kabata ir svēta, es gribu savā kabatā, lai atgriežas tie 1210 eiro, ko es nopirku šo kameru, tātad, ko es samaksāju nopērkot šo kameru. Un tagad es no Pētera gribu dabūt atpakaļ tos PVN. Bet PVN jau ir samaksāts valstī. Un tagad es viņu dabūju atpakaļ. Un it kā viss ir godīgi, ja? No vienas puses godīgi, ja? Jo es nopirku, samaksāju PVN, tad es dabūju no PVN atpakaļ, un viņš ir kaut kur tālāk pārdod. Man liekas, ka vienā brīdī šitas var neizpildīties. Ja tu, skatītāji, esi gudrāks nodokļu lietās, tu vari uzrakstīt nemuldi, tas tā nav, ja, viss kārtībā, PVN mēs drīkstam tur pelnīt un tā tālāk. Ja? Bet skatoties, rakstiet savu viedokli droši. Otra lieta. Tātad šīs kameras, jebkuras lietas, jebkuras elektroniskas ierīces nolietojums. Un tas būtu jāņem vērā, un tas ir patiešām diezgan reāli. Tātad konkrēti runājot par fotoaparātu, ir zināms katram fotoaparātam, katram modelim, objektīvam un tā tālāk paredzamais dzīves cikls, dzīves ilgums, jeb noskrējiens, kadru skaits un tā tālāk stundas, cik viņš ir darbojies. Un tas noskrējiens ir proporcionāls cenai. Tātad, jo vairāk šis aparāts ir nolietots, jo lētāks viņš būtu. Un tāpēc visi pārdodot fotoaparātus vienmēr skatās, cik tad 1000 tur ir nobliest un kas ar viņu ir darīts un cik daudz viņš ir sists un tā tālāk. Tātad precei vērtība krīt, tik līdz jūs attaisat kasti. Godīgi. Attaisam kasti, izņemam ārā, viss, vērtība krīt. Cik? Standartā ir pieņemts uzskatīt, ka tie ir apmēram 10%, un tas liekas pavisam godīgi, izņemot gadījumus tiešām, ka tu attaisi kasti, paskaties, nav īstais aiztais ciet. Tiklīdz tu izņem ārā, tas ir lietots aparāts. Esam reāli, nometam 10%, tāpēc, ka skatītāja galvā
lai kāda tā galva būtu, eksistē jēdziens jauns, tas, kas stāv veikalā plauktā aiz noslēpumainības apdvesta stiklā durvīm, ar uzlīmi kaut kādu, var sakot, tas ir jauns, tom neviens nav pieskāries, izņēmot bērnus Ķīnā, kas viņu ielika tajā kastē. Lietots nozīmē, ka kādas rociņas ar krēmu vai speķi vai pīrāgiem te ir kaut ko aiztikušas, kāds kaut ko darīs, ja? Tad tas ir lietots aparāts. Un lietot aparātu mēs negribam pirkt. Izņemot visas citas lietas, ko mēs pērkam lietots. Tātad patērētāja galvā eksistē jēdziens, es gribu jaunu, tātad es aizēju uz veikalu, vienalga, varbūt būs brāķis, varbūt nebūs, bet es nopirkšu jaunu, un tas būs mans, es būšu pirmais īpašnieks, vienīgais Latvijā. Ja? Nometam nos 10%, tātad to, ka mēs esam viņu palietojuši. Ja mēs esam viņu palietojuši ilgāk, nometam vairāk procentus. Un tagad mēs nonākam pie absurda, kas notiek Latvijas fototirgu, vienalga Facebookā vai citā portālā. Mēs varam atrast 10 gadus vecu profesionālu vai pusprofesionālu aparātu, kuru tirgo principā 20% zem tirgus cenas, kaut gan noskrējiens tur ir 200-300 tūkstoši, un tas pārdevējs raksta, viņš jau vēl noies 200 tūkstoši. Tas tāpat kā ar mašīnām no Vācijas, viens īpašnieks nav sista, nav krāsota. Skaisti. Tehnika nolietojas, būsim reāli. Tātad vienalga, kas tas ir Canons, Nikons, un tas ir Pro Canons vai ne Pro Canons, viņš nolietojas. Viss. Jo vecāka tā kamera, mētam normālus 10% gadā nost, un mēs iegūstam kaut cik reālu ciparu. Izņemot, ja tas aparāts ir dzīts kaut kur foto un video nomā, katru dienu tā kā nomas automašīna. Kurš no jums pirktu lietotu nomas automašīnu? Varbūt pa 300 eiro varētu paņemt, bet ne vairāk. Tātad tehnika nolietojas. Trešā lieta, kas ir baigi foršā lieta, ir morālais nolietojums šai tehnikas vienībai un nākotnes perspektīva. Tas ir kā šobrīd 24. gadā pirkt spoguļkameru. Lai neviens neražo vairs spoguļkameras. Jūs varat pirkt nostalģijas vadīti, nolikt plauktā kā es un priecāties, ka tur iekšā ir spogulis, kur neviens nezin, ko viņš dara, bet tur ir spogulis. Ja? Mēs pērkam jaunākās tehnoloģijas ar domu, ka mēs to kameru lietosim kaut kādus gadus 3-5 optimistiski. Mēs pērkam optiku, kas der tikai šim bezspoguļu aparātam, un šitam spoguļkamerai tas vairs neder. Tad mēs investējam, foto pasaulē runājot, mēs investējam savā nākotnē, ko mēs pirksim klāt, kādā mēs to somā liksim un kādus objektīvus mēs tur liksim klāt. Tad mēs, es ceru, plānojam to groziņu, kas tad būs jāpiepērk klāt. Un šajā situācijā pirkt 10 gadus vecu spoguļkameru, lai cik viņa būtu tur pro un tā tālāk, tas ir, principā tā ir izmesta nauda. Jūs viņu nedabūsiet, jūs nepārdosiet to Canon 1DX nekādīgi. Un cerēt, ka kāds būs baigais fanāts un ticēs, ka 10 gadus veca spoguļkamera joprojām ir laba, jā, šajā brīdī tu drīksti rakstīt komentāru, tev nav taisnībā. Droši, dari tā. 10 gadus veca tehnika ir 10 gadus veca tehnika. Viss. Varbūt jaunās kameras ir štruns un tā tālāk, bet tā ir veca kamera. 4. lieta. Tirgus ir tāds, kā tas ir, un tirgus ir tirgus. Pieprasījumu un cenu, piedāvājumu un cenu diktē pieprasījums. Tas ir svarīgi. Jūs varat par relatīvi augstāku cenu mēģināt pārdot tehnikas vienības, kas tirgū ir lielā apritē un ir pieprasītas. Piemēram, mēs visi zinām, ka Latvijā tirgū dominē Canons un dominē Sony, kas ir tā kā populārākie brendi, populārākās kameras. Attiecīgi, Sony vai Canon objektīvu pārdot ir relatīvi viegli. Jo ir liels tirgus, ir daudz, kuri meklē, kas grib nopirkt pa lēto, ja šos 10% zem mīnus PVN, ir daudz pircēju. Piemēram, Fujifilm pārdot ir salīdzinoši grūti, un tā cena ir jālaiž zemāk. Jā, es zinu, es čīkstu par to, tāpēc, ka Fuji lietotāji ir mazāk. Pamēģiniet Latvijas tirgu pārdot Hasselblad objektīvu, digitālo Hasselblad objektīvu. Jūs varat mest 10-90% zem tirgus cenas, un varbūt tad arī neviens viņu nenopirks. Vienā brīdī iestāsies kaut kāda robeža, kur gribēsim mēs to nopirkt. Ja? Dārgās kameras
pamēģiniet Latvijas tirgu pārdot lietotu Fujifilm vai Hasselblad vai Phase One vidējā formāta digitālo kameru. Nereāli, nekādi 10%. Jūs metat nost pusi no cenas un cerat, ka kādam maciņā būs 5 štukas, kuras viņš var izvilkt no bankomāta nedēļas 2 laikā un atnāk pie jums ar kastīti naudas un nopirkt par 5 štukām to dārgu kameru. Un tā atkal ieslēdz tā patērētāja psiholoģija. Pirkt lietotu kameru pa cenu, kas ir virs 2000, tur ir jābūt labam piedāvājumam. Ja mēs tagad dabūjam, piemēram, Phase One 150 megapikseli vidējo formātu ar objektīvu pa 5 štukām, jā, ok, cilvēki saskries. Ar visādām kredītkartēm visu kaut ko viņi jums atskries un mēģinās no jums nopirkt. Bet tā ir niša, tas ir ļoti maza niša, tā ir maza cerība un tā tālāk. Ja jums ir mainstream produkts, ja jūs gribat tikt vaļā no sava Canona, tad šajā gadījumā tas ir Canon 400D, viņam ir 11 gadi, viņš strādā starp citu joprojām, bet mēģināt atrast kaut kādu tirgus cenu, te kaut kādi 100 eiro par šo nereāli, 50 šaubos, varbūt pat 20 kāds entuziasts paņems. Un te mēs to tirgus cenu esam nometuši nevis 10% nost, bet mums ir palikuši varbūt 2% no tās sākotnējās cenas. Tātad, ko es aicinu? Es aicinu domāt, ja jūs pērkat lietot tehniku, es aicinu domāt pirmkārt. Kas tā ir pa tehniku un vai tā joprojām ir tik vērta, cik tas godīgais pārdevējs, ja mēs esam jauki un godīgi, cik tas godīgais pārdevējs grib dabūt par to tehnikas vienību. Tālāk, skatāmies, cik daudz šādas lietas ir pieejamas tirgu. Tai pašā Facebook Marketplace'ā paskatāmies, ja mēs tirgojam objektīvu, es šobrīd, starp citu, tirgoju, kur man palika Sigma šo jauko objektīvu, 16 šī nav reklāma, 16 mm uz Fuji. Tas ir, ko es šobrīd filmēju, starp citu. Es šo objektīvu vēlos pārdot, jo es gribu kaut ko citu nopirkt. Un tad es paskatos, kas notiek Marketplace'ā. Viens tirgo 20 eiro dārgāk, viens tirgo 30 eiro lētāk nekā es. Tātad šādi objektīvi ir kaut kādi 3 šobrīd. Un nav baigi daudz to pircēju uz viņiem, un neviens baigi neskrien tagad pirkt tieši šo objektīvu. Un es varētu to cenu nolaist tagad. Es tirgoju par 250 eiro, pieņemsim, ja? Tas ir bez PVN, jo PVN es tā kā jau samaksāju, es jau aizmirsu par to. Ja? Tā cena ir laba, es varētu nolaist zem 200, es varētu mēģināt viņu pārdot par 150 eiro, bet tad pazūd jēga viņu pārdot, jo atdot viņu zem puscenas, kas ir svaigs objektīvs, ja? Viņš ārā nav bijis. Es īsti neredzu jēgu, tad labāk, lai viņš stāv un te mēs nonākam pie tā pirmā punkta vai pie otrā punkta. Jo ilgāk jums tā tehnikas vienība stāv, jo vairāk viņš zaudē vērtību. Un viņš var būt mazlietots objektīvs 3 mēnešus, pusgadu pēc pirkuma, bet pēc 3 gadiem viņš nekādi nevar būt mazlietots objektīvs. Pat ja viņš ir stāvējis uz plaukta, pat ja viņš ir stāvējis kastē, viņš ir lietots, viņam vērtība krītās, viss. Līdzīgi kā šim 400. Canonam, kuru es varbūt būtu pārdevis pirms 5 gadiem, varbūt pirms 10, bet pēc 5 es viņu nepārdošu. Un man bieži nāk cilvēki un prasa, lūdzu pārdod, starp citu, Pēters Korsaks, ja? Zināms fotogrāfs, atnāca pie manis ar savu veco Olympus fotoaparātu un pateica, varbūt tu viņu kādam vari pārdot, ja varbūt kāds kaut ko par viņu samaksās. Tā kā, ja kāds grib nopirkt Pētera Korsaka, iegūglējiet, kas viņš tāds ir. Olympus fotoaparātu ar 2 objektīviem rakstiet man tas aparāts ir, es viņu apsolīju, ka es viņu kaut kad pārdošu, es nezinu, vai es to izdarīšu, bet varbūt mēs varam palīdzēt Pēterim Korsakam, jūs nopērkat viņa aparātu, viņš dabūs kaut kādu naudiņu. Visi laimīgi. Tātad šīs filozofiskās lietas nevajadzētu tā kā iecentrēties uz kaut kādu baigo peļņas gūšanu, pārdodot lietot tehniku. Bet tā kā nosaukums šim raidījumam bija, kā noteikti cenu, var sakot, pa kādu cenu pārdot fototehniku, es nesaku godīgi vai negodīgi, bet vienkārši pārdot. Esam reāli. Skatāmies, kāds ir piedāvājums tirgu. Facebook Marketplace'ā, zināmajā portālā mums visiem, kas nav saistīts it kā ar nacistisko Vāciju, bet nu sazini, ja jūs iegooglējat, tad dīvainas lietas var atrast. Un tā tālāk. Tātad skatāmies piedāvājumu. Cik daudz šādas vienības ir. Un ja jūs tirgojat kopā vēl ar 5 cilvēkiem šo objektīvu, neceriet, ka jūsu dārgākā cena tagad baigi tur kaut ko kāds jums nopirks. Nē. Nopirks lētāko vai otro lētāko, tad turam cenas kaut kur realistiskas. Skatāmies uz to, kāds ir pieprasījums pēc šīs tehnikas.
Ja jūs mēģināsiet tirgot Latvijā, piemēram, tos pašus Fujifilm objektīvus vai Hasselblad objektīvus, būs grūti. Te ir jāmēģina iet uz citām valstīm, kur lielāks tirgus attiecīgajam brandam, kur jūs varat mēģināt dabūt sev pircēju. Aizsūtīt ar kurjeru, piemēram, tepat uz Skandināviju vai pa Eiropu, nav nekādas problēmas. Pamēģiniet, tāpat ja Omniva sūta pa visām te valstīm, tas ir salīdzinoši lēti. Tā ka jūs varat arī tur pārsūtīt citur. Un tā tālāk. Ko mēs varam pirkt lietotu, tas ir mazliet cits stāsts, bet... Kā jau es teicu, pirkt lietotu fotoaparātu ar kaut kādu tur 100 000 noskarējienu un tādu, kuram ir nolipusi krāsa un apakšā pielipusi desa šķēle, es nepirktu. Tas cilvēks viņu ir lietojis un viņš viņu ir nezinu, ko viņš ir darījis, sitis, daudzījis un tā tālāk. To mēs nezinām. Viena lieta, kas man pašam ļoti patīk lietotā tehnikā, ir optika. Jo objektīvs ir... it kā no vienas puses viegli pārdot, no otras puses reizēm var atrast ļoti interesantus variantus, var atrast visādu veco optiku, var atrast labu jaunu optiku par kaut kādu foršu cenu, ko cilvēks izmisīgi ilgi mēģina pārdot, ja? Un jūs varat tikt pie kaut kā laba un forša. Un manā galvā pirkt lietotu objektīvu, nav nekādu pārmetumu. Ja godīgi latviski pakaulējamies tur dvacāru nomest, ja, latviešu tradīcijās, viss kārtībā, 50 eiro nometam tirzniecības brīdī, ja, tā kā, tas tā pieklājīgi, kā pateikt čau, tad tev 20 eiro atlaidīt. Super. Un lietot optiku, manuprāt, ir ļoti, ļoti forši pirkt, jo to var viegli pārbaudīt, jūs pieliekat pie sava aparāta, viss strādā, super, nekas negrib, aiziet, pērkam. Un tādā veidā lietot optiku iegūst otru dzīvi, jo cilvēki parasti emocionāli pērk jaunus objektīvus un pēc tam viņus mēģina pārdot, jo neiepatikās un viss kaut kas notiek. Bet pirkt lietotus fotoaparātus, tas ir tāds, to es nevienam neiesaku, godīgi sakot. Un izņemot, ja tas pārdevējs ir uzticams un zināms cilvēks, ja, un tad viņš pārdod kameru, kur viņš patiešām saka, ka viņai tiešām ir 1000 noskarējiens, ja. Jūs domājat, ka kamerām nevar to skaitītāju notīt tāpat kā mašīnām? Mierīgi. Es neteikšu, kur un kā, bet var. Tad neticam tam, ko rāda kompis, skatāmies vairāk tas, kas notiek, kas mums te ir noslīpēts nost un tā tālāk. Ja? Domājam ar galvu. Ieteikums tiem, kas lieto Facebook Marketplace. Patiesībā baigi foršā lieta, jo tur apgrozas daudz publikas nekā tajā otrā portālā. Un Facebookā forša lieta. Tiklīdz jūs sludinājumam nomainat cenu uz zemāku loģiski, bet nevienmēr. Šis sludinājums parādās atkal augšā, viņš tā kā refrešojas, viņš tā kā atjaunojas, un katru reizi, kad jūs to ceniņu nometat zemāk, viņš parādās atkal augšpusē, un cilvēki, kas brauzē, skatās, wow, šis ir forši. Otra lieta, Facebook algoritms skatās, kuri cilvēki skatās kurus sludinājumus. Un pirmkārt, tas algoritms mācās šo cilvēku intereses, tā kā esat uzmanīgi, kur jūs klikšķinat. Jā. Un treškārt, tātad algoritms, tad, kad ir ievērojis, ka jūs esat apskatījuši šī fotoaparāta sludinājumu, nākamreiz, kad cilvēks šim nometīs cenu, Facebooks jums rādīs šo sludinājumu atkal, jo Facebooka mārketinga algoritmā galvā jūs esat potenciālais pircējs. Un potenciālais pircējs, kurš apskata vienreiz šo sludinājumu, viņu nenopērk, varbūt tāpēc dēļ cenas vēl kaut kā. Un ja jūs kaut ko pārdodat Facebookā, tad jūs zinat, ka pēc katras pārdošanas Facebooks jums prasa, vai jūs pārdevāt šo preci un kur jūs viņu pārdevāt. Tātad algoritms visu laiku mācās, kas notiek, kā patērētājs meklē, ko viņš meklē un kurā brīdī viņš nopērk. Tātad labā prakse reizi 3 dienās metam cenu uz leju, nedaudz, ja, atkarībā no preces cenas, 1%, 2, 3, 5%. Cik jūs varat sev iekšēji atļauties, un metam to cenu uz leju. Tātad sākam no kaut kāda loģiska cipara, un tas ir loģiskais cipars ir atkarīgs no tā, kas tā ir pa preci. Ja tas ir kaut kas rets, ja, un jūs mēģināt pārdot retu objektīvu, iespējams, ka viņi nopirks pa to augsto cenu. Ja tas ir mainstreams, tad visticamāk jūs to cenu laidīsiet uz leju, kamēr vienā brīdī tas pircējs sapratīs, ir jāņem, jo Pēters nopirks citādi. Tātad laižam cenu uz leju un skatāmies, kas mums notiek, kurā brīdī tas trāpa. Vēl viens foršs ieteikums, ko mēs darām, kā, ja jūs gribat pārdot to tehnikas vienību. Nelieciet to sludinājumu svētku dienās.
Jo svētku dienās visi kaut kur tralalā staigā apkārt, atpūšas vēl kaut ko, un neviens īsti neskatās tos sludinājumus. Tātad mēģinam, kaut kā mēģinam galvā iztēloties, ja, ka jūs esat pircējs tai precei. Un kas ir tas brīdis, kad jūs meklēsiet to preci? Tātad tie ir parasti brīvais laiks, tas varētu būt pusdienas laiks, piemēram, kad cilvēks pasēž Facebookā, pašķirsta marketplace un skatās, ko viņš varētu nopirkt. Ja? Jo viņam varbūt neko nevajag, bet viņš vienkārši skatās. Vakarā pēc darba cilvēks parasti ko dara, sēž telefonā, šķirsta, un tad, ja jūs ieliekat sludinājumu tajā brīdī, tad ir lielāka iespēja, ka lielāka masa viņu ieraudzīs un pamanīs, šito es gribu nopirkt. Tātad, ja jūs liekat sludinājumu, piemēram, svētku dienā, kad visi ārā grillē gaļiņu, jūsu sludinājums tur pazudīs. Un es pirmdien no rīta ielikšu savējo, un mans būs augšā, un viņi visi redzēs, jūsējais būs kaut kur apakšā 3. lapā. Tātad domājam kā pircējs, kad tas pircējs gribētu kaut ko pirkt. Darba laiks ļoti labi. Cilvēki darba laikā darbu, tā kā var sakot, laiku tērē pilnīgi ne tam, kas būtu jādara, bet skatās Facebookus. Ja? Tātad brīvais laiks, pauzes, pirms darba retāk, bet vairāk pēc darba. Braucam laiks, kad cilvēki sēž sabiedriskajā transportā, visi skatās Facebookus, visi skatās sludinājumus, īstais laiks ielikt sludinājumu, kaut ko pārdot. Ja? Tad domājam kā pircējs un mēģinam to tālāk. Viena ļoti, ļoti briesmīga lieta, ko cilvēki dara. Pamēģiniet paskatīties tajā SS portālā. Cilvēki sāk sludinājumu. Labdien, es vēlos pārdot preci. Kāds labdien? Man neinteresē, kā tu mani sveicināsi. Man interesē, kas tas ir un cik tas maksā. Viss. Un pēc tam ierakstam aprakstiņu, jā, viens lietotājs, viens īpašnieks tikko no Vācijas, nav krāsota kastīte, viss forši. Konkrētas lietas. Jā, nē, protams, visādi radošie sludinājumi, bet man jau jūs nav jāmāca rakstīt radošus sludinājumus, ko šis objektīvs ir redzējis, piedzīvojis un ka viņu rokās ir turējis Pēteris Korsaks un spiedis podziņu. Un vienreiz uz šo fotoaparātu paskatījās Gunārs Binde, tāpēc jūs zinat, ko jūs pērkat. Saglabājam iepakojumu, jo pircēja apziņā prece, kas ir iekšā kastītē, varbūt patiešām kādreiz ir bijusi jauna un nav ražota Indijā kaut kādā šķūnī. Tātad iepakojums. Cena. Šausmas. Neskatāmies cenas. Ja? Tātad saglabājam kastīti, saglabājam, tos nosacīti garantijas papīrus. Par garantiju, starp citu, jā, es varu pateikt ļoti konkrēti. Garantijas papīri nav. Ko es varu pateikt par garantiju? Garantija pamatā Eiropas Savienībā strādā tām precēm, kuras ir paredzēts tirgot Eiropas Savienībā. Un ja jūs šo nopirkāt e-Infinity vai kaut kur no Turcijas, tad neceriet, ka kāds jums te dos garantiju Eiropas Savienībā. Nebūs, jo garantija ir paredzēta konkrētajam reģionam, kuru apkalpo konkrētais izplatītājs. Tātad, piemēram, Sony, kurš apkalpo Eiropas reģionu, nodrošina garantiju šim reģionam. Un viņi nekad neapkalpos to, ko jūs esat pirkuši Indijā vai kaut kur aiz cita okeāna. Tātad garantija darbojas konkrētā reģionā. Un ja šim reģionam paredzētajā kastē kaut kur ir virsū, parasti viņām ir seriālais numurs, seriālais numurs konkrēts uz kastes un uz objektīva. Tātad, ja jūs saglabājat to kasti, tad principā šo garantiju bez nekādiem čekiem, bez nekādām pavadzīmēm, jūs principā varat dabūt jebkurā oficiālajā pārstāvja veikalā. Ja, tad šajā gadījumā tas ir Sigma. Meklējam Sigmas oficiālos dīlera veikalus un uzrādot šo seriālu numuru, viņi jums pieņems to objektīvu uz garantiju, ja tas ir Eiropas reģionam paredzēts. Ja jūs esat nopirkuši kreiso kaut kādā kreisajā internetu veikalā un tā tālāk, tad neceriet uz garantiju, vediet to garantiju uz Indiju. Tur jūs būs laimīgi un uzņems un apkalpos un viss kārtībā. Tālūk. Un vēl viena dīvaina lieta par garantijām. Latvijā eksistē īpaši noteikumi, ka privātu personām garantija ir spēkā 2 gadus, bet visā pasaulē garantija ir spēkā 1 gadu. Tātad, kas nodrošina to 1 gadu, kurš paliek pāri, jo prece ir nokalpojusi gadu, viss, viņa ir nolietota, garantija vairs nestrādā, un tad faktiski to 2 gadu ir spiesti nodrošināt Latvijas šie pārdevēji. Un tagad paskatāmies tā. Ja pārdevējs ir oficiālais dīleris kaut kādai precei,
To jūs varat noskaidrot viņa mājaslapā vai vienkārši paprasīt un tā tālāk. Ja pārdevējiem tad ir oficiālais izplatīšanas līgums, tad arī šajā otrajā dzīves gadā tai tehnikai šis pārdevējs, šis veikals Latvijā spēs jums dabūt to garantiju tai precē. Ja jūs nopirkāt kreisajā veikalā, viņi pateiks, sorry, mums ir starptautiskā 1 gada garantija, viss. Pēc 1 gada jūs ar savu objektīvu varat iet pie kaut kāda meistara un kaut ko tur labot. Ja, tad tas atkal ir tāds apsvērums, kāpēc pirkt veikalā, kurš ir tā kā īsts un kurš nav mainījis nosaukumus ik pa reizi, ik pa 2 gadiem vai katru gadu mainot nosaukumu un reģistrācijas numuru, jo tad šīs garantijas saistības viņi parasti cenšas kaut kur aizmirst un tā kā, paslaucīt zem paklāja. Nav, visi nezinām, kas tas pa objektīvi ir. Tātad, sakojam līdzi, kur jūs pērkat. Lietotu tehniku pirkt un prasīt līdzi garantijas papīrus, tas ir tāds diskusija, ja? Paskatieties, vai ir seriālais numurs, vai viņš sakrīt ar to, kas ir uz objektīva, un tad jums principā ir cerība jebkurā vietā dabūt šo preci uz garantiju, ja tas būs tiešām nepieciešams. Un pēdējā lieta, ja jūsu garantija godīgi ir beigusies, tad jūs pārdodat preci, kas ir vecāka par gadu vai par 2 gadiem, tad godīgi nometam cenu vēl bišķu zemāk un pasakam precei garantijas nav, jūs pērkat to, ko jūs redzat, prece strādā, viss forši, pielieciet, izmēģiniet, dodiet man naudu, iet projām. Paldies par skatīšanos. Ok, apmēram tāds doma lidojums par šo tēmu. Par PVN šo morāli, cik ētiski ir prasīt no Pētera PVN-u, tur kāds grāmatvedis man varētu godīgi sakot uzrakstīt komentāros, kā tas izskatās. Un varbūt arī no Vida kāds varētu par to uzrakstīt, es varētu piezvanīt uz Vidu patiesībā un pajautāt šo lietu. Visticamāk, viņi to nerisina, bet iespējams, ka tas ir kādā darba kārtībā kaut kur paredzēts, ka mēs šo lietu varētu kaut kā atrunāt. Bet es domāju, ka tas galvkārtā ir ētikas jautājums un morāls jautājums, kā mēs to visu darām un mēģinam nopelnīt uz lietotas tehnikas pārdošanu. Un, ja kāds grib nopirkt 400D kanonu ar noslīpētu uzrakstu un mazliet strādājošu objektīvu, 30 eiro sākuma cena. Droši rakstiet, atdošu. Labi, neslēdzas iekšā, jūs pērkat to, ko jūs redzat. Viss, paldies. Atā.